Mūsu cilvēks ir drošībā. Redzi, ASV tikko veica vienu no iespaidīgākām glābšanas misijām mūsdienu militārajā vēsturē. Pēc tam, kad vakar Irānas teritorijā avarēja F-15-1 ASV gaisa spēku karavīrs, vairāk nekā 30 stundas bija iesprostots aiz ienaidnieka līnijām. Taču Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki neatstāja savējos. Tāpēc CIP uzsāka grandiozu psiholoģiskās maldināšanas operāciju, kas izklausās gluži kā no Holivudas filmas, lai pilnībā apmānītu Irānas revolucionāro gvardi. Tad viņi sagatavoja ceļu, lai elitārās ASV speciālo uzdevumu vienības varētu veikt drosmīgu pusnakts reidu. Pilnīgā tumsā izcēlās īsts neliels sauszemes karš, kurā tika pilnībā iznīcināti desmitiem ienaidnieka kaujinieku un izdevās atgūt mūsu cilvēku. Par šo notikumu tiks rakstītas grāmatas, par šo tiks uzņemtas filmas, bet ASV militārie spēki tikko parādīja pasaulē, ka princips neviens netiek atstāts nav tikai sauklis, ko mēs atkārtojam katru reizi. Tas ir princips, pēc kura dzīvo ik viens karavīrs. Tagad, pirms mēs pievērsīsimies tam, kā CIP apmānīja IRGC ar savu maldināšanas kampaņu, apskatīsim pašas glābšanas operācijas detaļas. Paklausieties! Tā apgalvo 2 augsta ranga ASV amatpersonas un vairāki labi informēti avoti reģionā. Mums stāsta, ka ieroču sistēmu virsnieks katapultējās kopā ar pilotu, kad viņu F-15E Strike Eagle nogāzās. Viņi lidoja un ceturtdienas vakarā viņus notrieca. Pēdējo 48 stundu laikā ir notikusi meklēšanas operācija pēc ieroču sistēmu virsnieka, kurš izmantoja izdzīvošanas, izvairīšanās, pretošanās un bēgšanas apmācību, lai izvairītos no sagūstīšanas. Viņš paslēpās uz paaugstinātas kraujas pēc tam, kad bija aizgājis prom no vraka un izsūtīja ārkārtas signālu. Taču lēpšanas komandām bija nepieciešamas šīs pēdējās 2 dienas, lai viņi patiešām sasniegtu, jo tik daudzi irāņi arī mēģināja viņus sasniegt. Irāna bija izsludinājusi atlīdzību par amerikāņa atrašanu. Es saprotu, ka tur bija milzīga apšaude, kā arī vairāki lidaparāti, kas bija jāiznīcina. Mēs piekdien ziņojām, ka 2 helikopteri, kas piedalījās glābšanas operācijā, tika sašauti, un daži no šo glābšanas helikopteru apkalpes locekļiem tika ievainoti. Mēs tagad zinām arī vairāk detaļu par A-10 Warthog lidmašīnu, kas piekdien avarēja Kuveitā. Tā bija daļa no glābšanas misijas. Tā nodrošināja gaisa atbalstu un atklāja nomācošo uguni, lai mēģinātu atturēt pūli gan no vraka, gan aizsargātu gaisa spēku karavīrus. Kurš slēpās tajā? Tagad mēs zinām, ka tā bija paaugstinājums. Taču šobrīd mums tiek teikts, ka daudzas detaļas netiks atklātas, jo tā bija ļoti sarežģīta misija. Taču tagad mēs varam ziņot, ka gan otrais F-15E apkalpes loceklis, gan visas glābšanas komandas ir droši izkļūšas no Irānas. Kā jūs zinat, pēc tam, kad F-15 avarēja, pilots un ieroču sistēma virsnieks atdalījās, kad viņi ar izpletņiem laidās lejā uz zemes. Par laimi, pilots tika izglābts tikai dažas stundas pēc tam, kad lidmašīna avarēja. Taču, diemžēl, militāristiem neizdevās atrast otro gaisa spēku karavīru. Tāpēc viņa atrašana kļuva par prioritāti būtībā katram cilvēkam, kurš bija iesaistīts operācijā Episkās dusmas. Tas ir tāpēc, ka viss, kas šim puisim bija tikai pistole, ar ko sevi aizsargāt. Tāpēc pēdējo 48 stundu laikā visi resursi tika novirzīti tam, lai pārliecinātos, ka mēs viņu atrodam un izglābjam. Tagad mēs zinām, ka iemesls, kāpēc mēs iepriekš nevarējām viņu atrast, bija tas, ka viņš aizgāja prom no avārijas vietas, kas iespējams ir loģiski. Tas droši vien bija daļa no apmācības, ko viņš bija izgājis. Tu negribi atrasties tuvu lidmašīnas avārijas vietai, jo tas piesaista uzmanību. Viņa uzdevums bija izvairīties no sagūstīšanas un attālināties no visa, kas piesaista skatienus. Tāpēc viņš uzkāpa 7000 pēdu augstā kalnu grēdā, atrada kalnu plaisu un paslēpās tur, līdz tika uzsākta glābšanas operācija. No turienes viņš spēja sazināties ar ASV militāriem spēkiem, izmantojot savu avārijas radiobāku un drošu sakaru ierīci. Patiesībā viņš izmantoja šo ierīci, lai koordinētu darbības ar glābšanas spēkiem, kad operācija bija pilnā sparā.
Kā jūs jau zināt, noslēdzošā glābšanas misija notika sestdienas naktī, un tā bija viena no sarežģītākajām operācijām ASV speciālo spēku vēsturē. Bet pirms mēs runājam par glābšanas misiju, parunāsim par to, ko CIP darīja visu šo laiku, jo viņiem bija ļoti liela loma, lai nodrošinātu, ka IRGC spēki patiesībā neuzzina, kur mūsu cilvēks slēpjas. Tagad īsts atgādinājums. Ja esi jauns šajā kanālā, noteikti nospied patīk un abonē pogu zemā. Tas mums tiešām palīdz. Bet ķersimies pie šī ziņojuma. Augsta ranga Trumpa administrācijas amatpersona stāsta Axios, ka pirms ieroču sistēmu virsnieka atrašanas un ASV militārās glābšanas operācijas CIP vispirms uzsāka maldināšanas kampaņu, izplatot informāciju Irānas iekšienē, ka ASV spēki jau ir atraduši šo cilvēku un viņi viņu pārvieto pa sauszemi, lai izvestu no valsts. Amatpersona sacīja, ka CIP izmantoja savas unikālās spējas, lai meklētu un atrastu šo cilvēku, ieroču sistēmu virsnieku, un tas bija kā adatas meklēšana siena kaudzē. Taču šajā gadījumā tas bija drosmīgs amerikāņu cilvēks kalnu plaisā, praktiski neredzams bez CIP spējām. Pēc amatpersonas teiktā, CIP nekavējoties nodeva Pentagonam pilota precīzo atrašanās vietu. Toreizējais prezidents deva rīkojumu nekavējoties sākt glābšanas misiju, kuru Pentagons izpildīja, bet CIP turpināja sniegt reālaika informāciju, atbalstot šo misiju. Tagad parunāsim par šo misiju, jo tā arī bija diezgan traka. Esmu ļoti ieinteresēts redzēt, kā filmas pārveidos visu šo notikumu. Šajā operācijā bija iesaistīti simtiem speciālo spēku karavīru, desmitiem kara lidmašīnu, helikopteru, dronu, kiberspēju un izlūkošanas spēju. Tagad sako interesantākā daļa. ASV uzbrukuma lidmašīnas, iespējams pat droni, jau uzraudzīja teritoriju, kur šis vīrs slēpās, un viņi jau bija uzspridzinājuši jebkādus ceļus, kas varētu vest uz šo vietu. Un papildus tam, ikreiz, kad viņi redzēja Irānas konvoju tuvojamies pārāk tuvu, viņi no gaisa tika ar to galā. Tad, kad radās iespēja, ASV spēki sapulcējās vietā, kur mūsu vīrs slēpās. Patiesībā izcēlās apšaudes starp tuvumā esošajiem IRGC spēkiem un USPJ terora glābšanas komandām. Bet par laimi, amerikāņu upuru nav. Mēs vēl nezinām ievainoto skaitu, bet nav neviena bojāgājušā. No Irānas puses sociālajos tīklos ir ziņots, ka bojāgājušo skaits varētu sasniegt pat 40 cilvēkus. Tagad situācija kļūst pat tiešām traka. Iedomājies, ka esi IRGC karavīrs. Tev rokās ir tikai AK-47. Tev nav nekāda ekipējuma, un tu stāvi pilnīgā tumsā. Kas liek tev domāt, ka tu varētu stāties pretī ASV speciālajiem spēkiem un uzvarēt? Man šķiet, ka viņiem vienkārši vajadzēja palikt mājās. Taču neskatoties uz to, ASV speciālie spēki spēja tikt galā ar IRGC spēkiem, kas atradās šajā apgabalā. Un tad viņi spēja izglābt virsnieku un nogādāt viņu atpakaļ uz šo pagaidu bāzi, ko ASV bija izveidojuši, lai lidmašīnas varētu nolaisties un pacelties. Bet tieši šeit sākas pavērsiens. Pēc tam, kad virsnieks tika izglābts, abas transporta lidmašīnas, kas tur atradās un kurām bija jānogādā atpakaļ komando un virsnieks, patiesībā iestrēga smiltīs. Tāpēc viņi nevarēja pacelties. Es pieņemu, ka nav viegli izrakt riepu no smiltīm, īpaši, ja tā ir piestiprināta lidmašīnai, kas droši vien sver daudz. Es nezinu precīzu skaitli, bet tieši tad ASV speciālajiem spēkiem patiešām nācās izsaukt Delta spēkus. Delta spēki, kuri atveda līdzi 3 lidmašīnas, lai evakuētu visus ASV personālus. Un papildus tam, lai uzspridzinātu 2 bojātās lidmašīnas, kas bija iestrēgušas šajā pagaidu bāzē. Patiesībā šeit mēs redzam, kā lidmašīna deg, kad Irānā pienāca rīts. Paskatieties! Šie ir attēli, kas parādās, kamēr es ierakstu šo video sestdienas vakarā pēc Teksasas laika. Tagad pasaki man, pēc visa dzirdētā, vai tas neizklausās pēc filmas scenārija? Droši vien filma, kas nopelnīs miljardiem dolāru. Tagad iedomājies, kā jūtas IRGC loceklis šobrīd, jo viņi droši vien izjūt tieši pretējo tam, ko izjūtam mēs visi. 5 nedēļas pēc kārtas ASV gaisa spēki ir bombardējuši viņa bāzes, būtībā nesastopot nekādu draudu gaisā. Tad pēc 5 bombardēšanas nedēļām viņai beidzot notriec lidmašīna. Bet tad mēs redzam Delta vienības un PJs, kas dodas uz Irānu, izglābjot abus apkalpes locekļus, gan iespējams nodalinot desmitiem vai pat simtiem IRGC kaujinieku. Droši vien ne tāds iznākums, uz kādu cerēja IRGC. Šeit ir paziņojums, ko prezidents Trumps izplatīja pēc šīs operācijas pabeigšanas. Svarīgi norādīt, puiši, ka prezidents Trumps patiesībā pēdējās 48 stundās nav sniedzis nevienu preses konferenci. Tātad būtībā no brīža, kad tika notriekta lidmašīna, līdz brīdim, kad beidzot izglābām otro apkalpes locekli. Šeit ir viņa paziņojums, kad glābšanas misija bija beigusies.
Mēs viņu dabūjām. Mani līdzpilsoņi amerikāņi pēdējo stundu laikā ASV bruņotie spēki ir veikuši vienu no drosmīgākajām meklēšanas un glābšanas operācijām ASV vēsturē. Vienam no mūsu izcilajiem apkalpes locekļiem, kurš ir arī augsti cienīts pulkvedis un par kuru man ir prieks jums paziņot, ka viņš tagad ir drošībā un vesels. Šis drosmīgais karavīrs atradās aiz ienaidnieka līnijām nodevīgajos Irānas kalnos, kur viņu vajāja mūsu ienaidnieki, kuri ar katru stundu kļuva arvien tuvāki. Taču viņš nekad nebija patiesi viens, jo viņa virspavēlnieks, kara sekretārs, apvienoto štābu priekšsēdētājs un cīņu biedri 24 stundas diennaktī sekoja viņa atrašanās vietai un rūpīgi plānoja viņa glābšanu. Pēc manas pavēles ASV militārie spēki nosūtīja 10 lidaparātu, kas bija bruņoti ar pasaulē nāvējošākajiem ieročiem, lai viņu izglābtu. Viņš guva ievainojumus, bet ar viņu viss būs kārtībā. Šī brīnumainā meklēšanas un glābšanas operācija papildina vēl vienu veiksmīgu, drosmīga pilota glābšanu, kas notika tikai vakar, par kuru mēs neapstiprinājām informāciju, jo nevēlējāmies apdraudēt mūsu otro glābšanas operāciju. Šī ir pirmā reize militārajā vēsturē, kad 2 ASV piloti ir izglābti atsevišķi dziļi ienaidnieka teritorijā. Mēs nekad nepametīsim nevienu amerikāņu karavīru. Fakts, ka mums izdevās veikt abas šīs operācijas, nezaudējot nevienu amerikāni un pat neievainojot nevienu, vēlreiz pierāda, ka esam ieguvuši pārliecinošu gaisa pārākumu un dominanci pār Irānas debesīm. Šis ir brīdis, ar ko visiem amerikāņiem, republikāņiem, demokrātiem un visiem pārējiem vajadzētu lepoties un apvienoties. Mums patiešām ir vislabākā, profesionālākā un nāvējošākā armija pasaules vēsturē. Dievs svētī Ameriku un priecīgas lieldienas visiem! Tas arī viss no manis šoreiz. Tiekamies nākamajā video.